Latvijā mikologi cēluši trauksmi pēc šokējoša gadījuma Lietuvā, kur kāds vīrietis mēnešu garumā dzēris sarkanās mušmiras uzlējumu pret bezmiegu, līdz beigās nomiris. 60-gadīgais vīrietis apzināti ēdis mušmiras, jo noticējis internetā atrodamām receptēm, ka kalitēts mušmiru cepurīts iedarbojas kā miega zāles. Lai gan gadījums kaimiņzemē, Latvijas mikologu biedrība patiesi satraukusies, jo sarkanās mušmiras popularitātes spīķis šobrīd ir pie mums. Mums ir daži cilvēki, kas saka, ka tā ir panacēja pret visu, ārstē visus vēžus. Mikologi gan neiesaka uzticēties šai tautas medicīnai. Sarkanā mušmira ir pārāk bīstama, lai ar to eksperimentētu. Indīga sēne paliek indīga sēne, un indīgs nenozīmē uzreiz, ka tā ir nāvējoša indīga, tā kā baltā vai zaļā mušmira, ar kuru tiešām no puscepurītes cilvēkam ir diezgan skumjas prognozes varbūt. Ar sarkano mušmiru nav tā, bet viņi vienalga satur indes, skaitīgas vielas, kas organismam nodara pāri.